Jep, vēl joprojām esmu šeit. London baby. Long story short, es pavisam drīz vairs nedzīvošu Londonā. Uz kurien tam mēs dosimies? Secret! Bet, mīlīši, paldies, ka esat atgriezušies kopā ar mums. Un esat uzticējušies, ka tomēr tā jaunā sezona iznāks ārā, jo es zinu, ka es to jauno sezonu solu jau jums nenormālīgi ilgi. Jā, ja tu vēl neesi informēts ar šajām vecajām ziņām, mēs ierakstījām jauno sezonu, ierakstījām pāris superīgas epizodes. Jaunā kompjuters crashingoja. Un viss tika izdzēsts. Protams, ka mācība ir tāda, ka Signe taču neko bekingi ko ap. Es nezinu, kā lai to pat izrunā angļu valodā un kā lai to iztulko latviešu valodā, bet neko nesaglabā, laikam tā kā mākonītī, kaut kur gaisā, kaut kur kompjuterī. Ne kompjuterī, bet, backup in a cloud. Un to es nebiju izdarījusi. Bet arī kāpēc, lai es to darītu pirmajās 3 nedēļās, kad man ir pilnīgi jauns kompis, kuram es uzticos, un tas ir Mac kompjuteris. Piķis ir nenormālākais izsviests. Bet jā, long story short, es dabūju jaunu kompjuteru. Viesi bija ļoti saprotoši. Mēs ierakstījām jau jaunas epizodes ar šiem viesiem, un es esmu nenormālīgi priecīga jums paziņot, ka ar šo epizodi mēs atklājam jaunu sezonu. Es nevaru sagaidīt, es vienkārši nevaru sagaidīt, jo jau pāris epizodes ir ierakstītas, un man ir jau lepnums un prieks gan pašai par sevi, gan par mūsu superīgajiem draugiem, jaunajiem podkāsta viesiem, un arī īstenībā vecajiem viesiem. Mums tur ir šādi tādi gali kontakti izveidojušies, un nāk arī atpakaļ daži vecie viesi, jo tā kā mēs paši ejam un attīstamies, un jau šo dažu gadu laikā tik daudz, kas ir noticies un mainījies, ir vienmēr vērts iečakoties ar iepriekšējiem viesiem un redzēt, kur viņi ir nonākuši tagad un ko viņi dara tagad. Tā kā jā, ar ko šī jaunā vecā epizode būs, par to bišķīt vēlāk. Jā, mīlīši, pārvācamies mēs bišķīt ārpus Londonas, bet nav jau tā, ka Londona tiek atstāta novārtā. Pārāk jau daudz, kas te ir sasaistījies, un arī strādājam Londonā ļoti bieži. Ir draugi, ir ģimene Londonā, tā ka, jā, noteikti mēs šeit būsim principā katru nedēļu, bet dzīves vieta būs ārpus Londonas. Tas būs tā interesanti. Manuprāt, mūsu gadījumā tas tāds jaunais, jaunmodīgais stils, ka tu dzīvo kaut kur ārpus Londonas, dziļos laukos, bet tu ķipa strādā Londonā, un ik pa laikam te brauc un atrādies un dari savas lietas. Nedaudz mani tas biedē. Funny fakts ir tāds, ka es jau nebraucu ar mašīnu. To vēl Signe nav nokārtojusi, bet ir plānā pavisam drīz, tā kā fingers crossed. Vecākai esot, es pieņemu, ka tas nebūs tik vienkārši, bet un vēl to darīt Anglijā ar angļu mašīnu, angļu valodā. We'll see. Bet es esmu tāda, ka es uzskatu, ka es izdarīšu visu. Nav lielāka kalna ne par vienu citu kalnu. Es visu pārvarēšu. Tā kā ļoti daudz, ko man liekas, jau esmu paveikusi šajā zemē un sasniegusi, mani mašīnu tiesības nolikšana šajā valstī nebiedē. Man liekas, man ir biedēta vairāk Latvijā. Godīgi sakot. Nezinu. Anyways. Rīga saturās, kad es atbraukšu savām Anglijas tiesībām.
Jep, un jā, es joprojām esmu savā jaunajā vecajā darbā. Jaunais vecais darbs ir kādu gadu. Principā tieši gadu. Tagad septembrī man būs 1 year anniversary kā sociālā mediju menedžeris. Vismaz oficiālajā kompānijā. Pirms tam ir bijuši visādi freelanceru darbi, bet oficiālā kompānija ir 1 gads. Jep. Jā, sociālo mediju menedžeris ļoti interesants darbs. Nedaudz apgrūtinošs, ja to tā varētu teikt. Bet, ziniet, dzīvē ir darīti tik daudz arī smagi darbi, ka šis darbs, principā, likās nekas. Bet viņš arī ir smags. Viņš arī ir smags tādā ziņā, ka jā, tu principā esi gan 24/7 telefonā, kompjuterī, protams, ka disciplīna jau ir iemācīta, jau cenšamies, ka to un to mēs izdarām tādā un tādā stundā, tajā un tajā vakarā mēs vairs vienkārši neiztiekam nekādu devaisu, un godīgi sakot, ir arī tā, kopš tu strādā sociālos mēdījos, tur ir sociālajiem mēdījiem diezgan tā, ar tādu atstarpi skaties, tu visu skaties tādu, visi sevi reklamē, visi ir nedaudz vieni. Arī man tā kā aiz ekrāna vairāk strādājot un menedžējot citu cilvēku accountus, tu esi vientuļš, tu esi tādā vienā, tu esi viens pats tajā pasaulē. Un tur ir tā kā 2 plusi un mīnusi. 2 plusi, 2 mīnusi. Man patiešām patīk tas, ka man nav neviens, kas man skatās uz pirkstiem un saka, cikos man paņemt manu breiku, cikos es varu paēst, cikos es to un to varu izdarīt. Lielākoties es strādāju no mājām. Protams, es zinu, ka ir sociālo mediju menedžeri, kas strādā ofisiem, bet manā gadījumā man tas ir pa lielam remote jobs, tā kā darbs no mājām. Un man ļoti patīk, es varu pa vidu izdarīt tajā dienā daudzas lietas, kas man pašā interesē. Kaut vai, zini, pamosties, izdarīt savu jogu, pabrokastot, izmazgāt veļu, ja vajag, iziet dārzā un tā un tā. Tas izklausās varbūt tā diezgan lazy, bet diena ir piepildīta, tik tiešām ir piepildīta, un ja ir tādi demanding klienti, tad bieži vien tas tev vienkārši izkūpina pauri. Mans, tā kā varbūt trakākais gadījums ir ar kompāniju, kas saucas Global Academy. Principā tā ir skola jauniešiem, bet šī skola ir sponsorēta un principā pieder lielākajām radio kompānijām Anglijā, kas ir Capital FM, Star FM, pieņemu, ka arī tas pats Classic FM, kas tur bija apakšā, un Heart Radio, jā. Un visi lielie superstāri, popzvaigznes tur nepārtraukti grozās, un visi podkāsto un runājās un ņemās. Atmosfēra iedvesmojoša, atmosfēra kruta, bet kā kompānija uz sociālā mēdīja pleciem nenormālīgi prasīgi. 3 TikToki dienā, 4 Instagrami dienā, YouTube shorti, šitas un tas. Un nav jau tā, ka strādā tikai ar vienu klientu, man ir vairāk klienti. Un ja man ir jāvelta tik daudz laika vienai kompānijai, es knapi spēju savēl galus kopā, lai veltītu laiku tām citām kompānijām. Un tas līdz šim ir bijis tas grūtākais, ka pēkšņi tev tā kā ir klients, kas ir tā kā amazing un interesants, tu esi pāri iesaistīties, bet tad saprot, ka ir baigās zauzes, jo tu vienkārši netiec galā. Jā, paldies Dievam, šis klients vairs ar mums nestrādā. Un, kas saka, agreements, kontrakts, līgums netika pagarināts. Thanks God. Bet man solās septembra sākumā būt jauns klients, kurš būs kaut kas līdzīgs. Par to varbūt bišķīt vēlāk pastāstīšu, jo vēl tā kā tam točno visam ir jānotiek, tā ka es nevaru stāstīt par šo klientu pirms es lecu pāri. Un tur arī būs ļoti demanding, un principā arī ir saistīts ar podcastu pasauli, un būs jāraksta podkasti, jābūt klāt. Un vēl, such a lucky time. Dzīvošu ārpus Londonas, man vajadzētu būt Londonā katru nedēļu tagad. Tā kā, jā, pa lielam es pārvācos no Londonas, tāpēc, ka man īsti Londonā man vairs nevajadzētu būt. Tīri tā, ka ik pa laikam ir jābrauc kaut kas jāizdara, kaut vai arī sevis patikšanas dēļ atbraukt satikties ar savējiem. To es darītu tāpat kā iepriekš,
Bet tagad ir tā, ka būs diezgan demanting klients un būs jābūt Londonā katru nedēļu anyways, un es dzīvošu ziļos laukos. Jā, būs interesanti. Bet, oh, well, mani zina, kas iedvesmo slavenības. Piemēram, Russells Brands arī dzīvo ārpus Londonas. Viņš dzīvo tā kā Anglijas pusē, rietum pusē. Viņš dzīvo tā kā pie Kotsvoldiem, tur tā kā dziļāk iekšā, ļoti skaistā vietā, jā. Viņš tur dzīvo, viņš braukā un strādā te. Gais Ričijs arī dzīvo ārpus Londonas. Visi dzīvo ārpus Londonas. Jā, tā kā tāda jaunumi pārvācamies, un jā, es nezinu, varbūt kāds var atsaukties, varbūt man kaut ko var ieteikt, vai kādas sajūtas, jo cilvēki, kas ir dzīvojuši lielās pilsētās un pārvācas pēc tam, tā kā dzīvot citur, tas ir diezgan krass dzīvesveida izmaiņas. Un jā, es nezinu, kā tas ir, jo es esmu vienmēr bijusi ļoti tāda city girl, esmu ļoti pieradusi, ka viss man ir apkārt, visi vilcieni, visi transporti, visi var nonākt, lidostas arī tāpatās, bet tajā pašā laikā esmu tāda liela romantiķa, man arī patīk daba, lauki, kā nekā no Latvijas, un tas tā kā man tā kā pat priecē, un tas bija lēmums, ko mēs nolēmām jau laiku atpakaļ, bet tuvāk tam tā lēmuma piepildīšanai ejot, sāk parādīties tas nelielas bailes un šaubas, tā kā, ak, man Dievs, vai šis tiešām bija pareizais lēmums tagad savā vēl jaunībā laist un dzīvot kaut kur laukos? I don't know. Bet, protams, ka katram ir tā kā savi plusi un mīnus, un mēs redzēsim, kā mums ies un ko mēs tur darīsim. Ja kaut kas nepatiks, vienmēr visu dzīvē var pamainīt. Ja patiks, lai dzīve iet uz augšu. Tā kā tā kaut kā. Jā, tāds updates par mani pa lielam. Vai ir kaut kas vēl? Nu jā, ir bijuši pāris ceļojumi. Labi, es jums nestāstīšu par tiem ceļojumiem, viss kārtībā. Latvijā bijuši esam entās reizes, ļoti skaisti ziemā, vasarā. Bijām arī Itālijā, Neapolē, hello, Neapolē, uz ļoti tuva cilvēka kāzām, principā māsas kāzām. Man nav asinsradniecīgas māsas, bet šis cilvēks man ir māsa. Un bijām uz viņas kāzām, un tās kāzas bija ļoti skaistas, ļoti romantiskas un ļoti pasakainā vietā. Viss tas laiks likās, ka tādā pasakā. Un tik interesanti, ka es godīgi sakot tā, nekad nebiju iedomājusies no sevis aizbraukt uz Neapoli. Protams, esmu dzirdējis par šo pilsētu, bet nebija tāds kā, must go to Neapoli. Un es aizbraucu uz Neapoli, un es biju diezgan patīkami pārsteigta, jo Neapoli tiešām likās, tā ir Itālija. Tā ir Itālija, jo pirms Roma man kaut kā vairs nevisai. Romā esmu laikam, jā, otro reizi tagad esmu bijusi, un pirmo reizi es biju ļoti, ļoti agrā jaunībā, bērnībā, 15 gadu vecumā, un tad man Roma ļoti patika, bet es pieņemu, ka man viņa tāpēc arī patika, jo es biju maza, un pirmo reizi kaut ko tādu lielu, skaistu redzu, un viss šausmīgi patīk. Tad tagad Roma likās tāda, tā nav. Baigi daudz tur ir šmuļu, man nepatīk šmuļi, man nepatīk cilvēki, kas atstāja netīrību bez sevi. Jā, Londonā tāda arī daudz. Bet, it is what it is. Bet Neapole ir kaut kas interesants. Tur ir tāda pēkšņi tā kā Itāļu Indija. Tur vienkārši viņi brauc kā grib, runā kā grib, dzied, ārdās, picu taisa uz ielas un tajā pašā blakus mājā, nezinu, tur ir dzīres, bēres, kaķi, suņi, tur ir tāda kaut kāda, pilnīgi jauna pasaule. Es tādā pasaulē neesmu bijusi, un visu laiku tur ir skaņa, tur nekad nav klusuma. Bet no otras puses tā ļoti eksotiski un interesanti. Man ļoti patikās, jā. Tā kā, kurš vēl ir bijis Neapolē, kā patikās? Bet jā, liekam jaunu bildi iekšā. Tagad es padalīšos ar jums ar grāmatām, ko esmu līdz šim. Bet pēdējo 3-4 mēnešu laikā izlasījis, man viņas ļoti, ļoti, ļoti ir iedvesmojušas un pacēlušas. Un tāpēc man likās, ka noteikti ar šīm grāmatām ir vērts padalīties. Un tā kā jā, pēc reklāmas pauzes.
tikai viena grāmata. Upsi, ir rītīgs fails. Izrādās grāmatas jau ir sapakotas. Hello, un es nevaru atrast to kasti vairāk. Bet overall, paldies Dievam, ka ir telefons, un es jums vienkārši parādīšu to, ko esmu pasūtījusi Amazonē. Jo šīs grāmatas nāca no Amazonas, bet es varu darīt, ka jūs viņas varat nopirkt jebkur, eBay, Google, varbūt arī kādā Latvijas veikalā. Un tad pirmā grāmata, kas man norāva pilnīgi pauri, ļoti labi arī iedvesmoja, saucas The Courage to be Disliked. Latviešu valodā tulkojot, drosme nepatikt. Jā, drosme nepatikt. Vai tā kā... Jā, palielam par to, ka tev nav jāizpatīk citiem cilvēkiem un ka tev ir jāiet savs ceļš un tā kā it kā ir grāmata par to, bet tā kā arī nav. Bet kas ir interesanti, ka šī grāmata palielam ir tā kā dialogs starp viedo, tā kā veco tādu cilvēku, bet tur arī īsti nav personības, tā kā tas ir tāds viedais kaut kāds onkulis, kas runā ar jaunību. Bet nevis ar sevis jaunību, bet tā ir personība. Tas ir jauns džeks, kas ar viņu runā. Bet abu tās personāžas ir bezmazliet nosauktas tā kā jaunība. Bet tas viedais, jā, viņš netika nosaukts par vecumu, viņš tika nosaukts vienkārši par tādu viedo onkuli. Anyways, jā, grāmata ir tā kā viņu dialogs, viņi satiekās ik pa laikam un runājās, un tad tā kā šī jaunība visu laiku uzdot jautājumus un tā kā cenšas saprast, kāpēc varbūt ir tā jādara un kāpēc šitā. Un īstenībā grāmata atbild uz pilnīgi visiem jautājumiem, man liekas, kāda cilvēkam var rasties. Gan par to, kas ir tavs ceļš, uz kurieni iet, gan par attiecībām, mīlestību, jā, par sevis attīstību, bet ja tevi varbūt šobrīd, ja tev meklējās, ja tu šobrīd meklē grāmatu, kas tevi varētu iedvesmot un varbūt arī dot atbildes uz jauniem vai veciem jautājumiem, tad šī noteikti ir tā grāmata. Ja tāda vispārīga, bet man visu laiku bija interesanti viņu lasīt. Tāpat laikā nav arī viegla literatūra. Viņa nav viegli uzrakstīta, ja tev gribās kaut ko tādu tā kā tiešā valodā, tad, diemžēl, šī grāmata nebūs priekš tevīm. Tur daudz, kas ir tāds filozofisks un daudz, kas tā kā jālasa un tiešām visu laiku jādomā līdzi. Līdz ar to man šo grāmatu noteikti bija ļoti grūti lasīt vakaros, rītos viņa bija ideālā motivācija. Tā kā kaut kā. Bet, jā, man liekas, ka mums visiem noder šāda veida grāmatas un atgādinājums tā kā iet savu ceļu un koncentrēties uz savu laimi, savu pasauli, dot citiem, jo dodot citiem, mēs iegūstam visvairāk arī sev, vai ne? Apmaiņa, enerģijas, mīlestība, sajūta, ka tu esi vajadzīgs un tev citi ir vajadzīgi. Un palielam šī grāmata ir par to. Tā kā tāda būs pirmā grāmata. Otrā grāmata. Tur ir funny facts. Tur ir funny facts aiz šīs grāmatas. Tad ļaujiet man atvērt. Saucas grāmata Signs. Kā signe, tikai zīmes, signs. Un The Secret Language of the Universe. New York Times bestseller. Kur ir funny facts, ir tas, ka nav jau tā, ka esmu Kardashianu fane, bet skatos, Vokes bija ielicis YouTube'ā, viņi tur liek tos savus vidikus, kur ik pa laikam kāda slavenība sēž un stāsta, kas viņai tur somiņā, bet, ķīpa somiņā, viss ir, protams, neliela reklāma. Un Kīma ar savu Hermes somiņu sēž un stāsta, kas viņai ir somiņā. Viņai tur ir stedziņa, tad viņai tur ir spilventiņš, tad viņai tur ir skims, šmims un šitas te. Un tad viņai tur ir grāmatiņas. Un tad viena grāmatiņa ir šī grāmata Science. Un es par šo grāmatu tā kā biju kaut kur manījusi, dzirdējusi, bet īsti man nebija tāda sajūta, kas gribētu viņu lasīt līdz galam.
Jo grāmata pa lielam ir par ļoti daudz par tā kā pēc nāvi, par zīmēm, ko cilvēki, kas pāriet otrā pasaulē, kā viņi ar mums sazinās, ja viņi vēlas sazināties, un kā mēs ar viņiem varam sazināties. Un jā, šī grāmata par zīmēm. Un jā, es pa lielam šo grāmatu nopirku nedaudz pateicoties Kimai Kardashianai. Jā, kaut kā ieintriģēja, skatoties to video, un vēl tas bija iekšā nosēdies, ka, ja tu grāmatu kaut ko bija manījusi, un tu likās, Kima, lasa tādu grāmatu, hello, ok, mēģinam mēs arī palasīt. Funny fact, es to grāmatu neesmu pabeigusi, es līdz kādai pusē esmu tikusi, jo tā noteikti nav grāmata, kur man ir sajūta, ka man ir obligāti jāizlasa vienā rāvienā un uztverpošu baigo informāciju ieguvusi. Vairāk ir tāds, kad ir sajūta, tad tu vari palasīt, un man vienmēr ir fascinējuši šie jautājumi par dzīvi, par nāvi, par to, kur mēs ejam, kas notiek ar mums pēc tam, vai mēs esam, vai mēs neesam. Nu tā. Un tās zīmes, jā, nu, tas ir tāds interesants arī faktiņš. Tur tie stāsti normāli ir daudz sarakstīti, ar cilvēki dalās, jo grāmatas autori pa lielam ir rakstīts, kas viņa skaitās. Nu, laikam latviešu valodā viņa būs kaut kāda, tā kā, nu, dziedniece, kaut kas tāds. Nē, kur ir tas vārds, tad jums pateikšu. Nē, nav. Nevar ieraudzīt. Es cerēju, ka būs tieši uz grāmatas vāka. Jā. Psychic? Medium? Es tos nevaru izrunāt, es nezinu, psychic. Laikam tā, angļu valodā, psychics. Bet tas ir tie cilvēki, kas tā kā jāsazinās ar gariem, runājās, un tev pastāsta, ko viņi dzird, ko viņi jūt, un tā un tā. Un viņai tie stāsti arī crazy visvisādi. Un es vispār viņu kaut kur biju arī televīzijā manījusi. Un man vienmēr ir iekšā tas tāds, vai tad tiešām tas cilvēks nav ar putniem, un varbūt viņa vienkārši ir sevi tikko pārliecinājusi, ka viņa tas psihiks, un tad viņa tā kā stāsta tiem cilvēkiem, ko viņa redz un dzird, bet, protams, kur tad viņa izrauj tos faktus, kur tie cilvēki varbūt tikai viņi zina, jā, un neviens cits tā kā nezina. Nav jau tā, ka viņi tur arī liek Facebookā to, ka, nezinu, vecmāmiņas mīļākais dzēriens bija, piemēram, kola sajaukt ar apelsīnu sulu un kādiem tur zaļajiem ābolu ledus gabaliņiem. Nu, kaut kādas tas super kaut kas īpašs, tādas receptes vai kaut kas tāds, un ka viņa to zina. Viņa tā kā, jā, man stāsta tas cilvēks šobrīd, ka jūs darījāt to un to, un jums bija tas un tas, vai tam cilvēkam patika tas un tas, un tad vienmēr tas ir kaut kas tāds unikāls, jā. Ko tā kā vajadzētu dzirdēt un zināt tikai tam cilvēkam, ar kuru tā kā grib runāties, ģimenes loceklim vai draugam. Nu jā, un ir interesanti palasīt, jo, jā, arī, jo es nezinu, kāpēc bija iedomāsies, ka tā grāmata varbūt būs vairāk arī par to, ka, zin kā, kad tev nāk tās saucamās dievazīmes, arī par to, ka, nezinu, kur tu varbūt savā karjerā gribi iet, vai vispār kaut kādi jautājumi, tādas zīmes, tā kā man arī šķiet, nu, eksistē, bet šī grāmata vairāk ir par tām zīmēm, ko tev dot tie citi cilvēki, kas jau ir tā kā pārgājuši tajā citā pasaulē. Jā, tā ir interesanta grāmata, bet noteikti iesaku. Es pieņemu, ka daļai šis varētu likties kaut kas tāds crazy un nav priekš manīm, un tas ir pilnīgi fine. Bet man kā tādai horoskopu cienītājai arī nedaudz patīk dažreiz šādas grāmatas izlasīt. Tā kā, jā, why not? Un tad trešā grāmata ir... šī grāmata ir absolutely amazing. The Four Agreements. Four Agreements. Par senu tā kā kultūru, senu ticību, bet, nu tā kā, jā, ķipa tā varētu būt reliģija, bet tā nav reliģija. Tā kā, nu, vairāk par tādu tā kā dzīvesveidu un filozofiju. Un tā grāmata gan ļoti viegli lasās, viņa tad arī salīdzinoši maza un īsi kodolīgi uzrakstīta, un arī ļoti, ļoti tieši uzpasē to, tā kā,
atkal tā kā tos jautājumus par to, kas ir cilvēks un tu kā personība un ko tu savā dzīvē varētu izdarīt ar savu dzīvi un ko tu varētu sasniegt un ka varbūt nav jābaidās sēdēt malā un varbūt visu laiku tā kā noskatīties uz pasauli, bet iet un darīt un pieņemt tos lēmumus savā dzīvē, jo savādāk nekas nemainīsies, ja tu pats neies un nedarīsi. Un jā, man īsti nav daudz ko komentēt, jo šī grāmata palielam ļoti sasaucās ar to iepriekšējo, ko es teicu, The Courage to be Disliked. Bet, ja gribās kaut kādu tādu vieglāku, saprotamāku lasījumu, tad noteikti es iesaku šo te The Four Agreements. Un man viņa vislabāk patika no šīm grāmatām. Tieši varbūt tā iemesla dēļ, kad lasot, bija tā sajūta, ka te viņi pats ir tādā next levelī un tiešām arī motivē, un tev gribās iet un darīt vairāk. Varbūt tāpēc arī šī jaunā sezona radusies. Who knows? Un tad pēdējā grāmata, ko es tikai nesen esmu sākusi lasīt, un tāpēc man viņa ir vēl šeit rokās, ir patiesībā diezgan veca grāmata, kura gada, man liekas, ko 90. gadi tie varētu būt. Un es par šo grāmatu biju dzirdējusi daudz un bieži, bet kaut kā arī nebiju saņēmusies nopietni un lasīt, un man liekas, varbūt interesanti jāizlasa, kāpēc ne? Un grāmata ir The 5 Love Languages un The Secret to Love That Lasts. Principā par 5 mīlestības valodām un par tādiem noslēpumiem, lai mīlestība turpinās laikam, ja? Vai nekad nepazūd. Un jā, man liekas arī tāds fascinējošs fakts, ka tomēr mīlestība arī ir savā ziņā valoda, un tur ir vairākas, katrs nāk ar savu mīlestības valodu. Tīri tā, varbūt var izlasīt ātri, kas bija šīs valodas. Pirmā valoda ir words of affirmation, kas ir tā kā, tā kā vārdi, kas uzmundrina, vārdi, kas iedvesmo, paceļ, ka tu tā kā tomēr runā šo cilvēku un saka viņam labus vārdus, jo otram sadzirdēt varbūt šos vārdus ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Tad otrā valoda ir quality time, tātad kvalitātes laiks, ko pavadam kopā šo cilvēku. Trešā receiving gifts, saņem dāvanas. Līdz tam gan vēl neesmu tikusi, man tāds nedaudz cringe iekšā, tā kā nopietni, ja jāsņem dāvanas, lai tā kā tu justos mīlēts, vai arī tieši tā kā otrādi. Tev visu laiku jādod dāvanas, lai tas otrs justos mīlēts. But I don't know, jā, līdz tam man vēl jātiek. Ceturtais ir acts of service, tā kā, ka tu dod tam cilvēkam kaut ko un palīdzi. Jā, man vienmēr liekas, ka acts of service ir bezmazliet tāds, must, jebkurās attiecībās, ka tu encouragingo to otru cilvēku un palīdz tam cilvēkam un iedvesmo un atbalsti, tas, laikam, tas svarīgākais, un arī tu esi tā kā palīdzīgā roka attiecībās, ka nevis tikai ņem, bet tu arī dod un centies, jo kā savādāk tās attiecības veidosies, ja tu esi vienīgais, kas taisa vakariņas, un otrs tikai saņem un ēd šīs vakariņas, ja, ka ir noteikti jābūt kaut kādai sadarbībai, un ir tā kā abiem diviem jādod šajās attiecībās. Un 5. ir physical touch. Jā, šobrīd man mamma zvan. Pacelšu viņai bišķīt vēlāk. Vai tagad? Hello! Es tev, tu tā kā gribi papļāpāt, es nevaru tev atzvanīt pēc kuras pusstundas. Jā? Un tu pēc pusstundas vadi. Jā, obligāti. Man nav ko darīt, esmu viena pati vakarā tagad mājās. Davai, buči čačam. Mama. Jā, tā kā šādas grāmatas, baigi foršās, baigi labās, noteikti iesaku izlasīt, un ja tev arī, varbūt tu jau esi izlasījis kā no šīm grāmatām, tā kā arī noteikti paziņo. Gribētu dzirdēt arī tavas domas par to. Jā, tā kaut kā. Labi, end of the story. Es domāju, ka pietiek man stāstīt par grāmatām un iedvesmojošajiem avotiem manā dzīvē, bet ķeramies pie nākamā chaptera.
par to, kur mēs ejam un kas mūs sagaida jaunajā sezonā. Jā, jaunā sezona, draugi mīļie, man ir tik superīgi cilvēks aicināt un jau pāris epizodes ierakstītas, jo, jā, es izdomāju, ka noteikti vajag sākt jau šo riteni tā kā laicīgi, lai nav tā, ka es daru lietas pēdējā mirklī, jo, jā, man septembrī noteikti būs ļoti, ļoti busy laiks, līdz ar to es domāju, ka tas bija pilnīgi tā kā ok, kad es paņēmu savas vasarīgās dienas un varbūt veltīju arī saviem sirds projektiem laiku. Un vispār es ceru, ka šis podcasts man turpinās augt un iet uz priekšu, jo jā, ar to manu apstāšanos man bija nedaudz tāda sajūta, ka tā kā es arī biju nedaudz izdegusi kaut kurā mirklī un likās, ka vai vispār tad vajag kaut ko turpināt bet tad arī jā, tas ir tas divējādi. Tas ir tev kā vadītājam, tev paliek tā sajūta, ka vai vajadzētu turpināt, bet no otras puses tev liekas, ka tu esi devis kaut kādu solījumu cilvēkiem, tev, skatītāji, klausītāji, ka tu iesi un turpināsi, un arī viesiem, ar ko jau mēs esam iepazinušies šajā laikā, likās ļoti svarīgi arī šo cilvēku dēļ, kuri ar mums jau šēringoja savus amazing storijus un nenormālīgi iedvesmoja un nenormālīgi palīdzēja šajā trakajā Covida laikā, jo tik daudzi cilvēki atsaucās un tik daudzi labprāt gribēja pastāstīt arī tādus pat noslēpumus, ko citi nezin par šiem cilvēkiem, un arī iedvesmot citus un dalīties ar informāciju. Ja? Praktiski visi mani viesi ļoti labprāt izglītoja citus, ja deva informāciju tādu, varbūt, kur mēs īsti pat nezinām vai neesam dzirdējuši. Un tas nāk viss no latviešiem, un jā, pilnīgi visā plašajā pasaulē. Viesi ir pilnīgi no visurienes. Un arī šogad jaunajā sezonā mums ir ļoti sulīgi jauni viesi. Jā, principā tīri tādu intrigai iedošu. Mums būs epizode ar kādu dāmu, kura ir tāda nedaudz mistēriska, bet ļoti, kā lai saka, astētiski pievilcīga. Viņai noteikti ir acs un ķēriens uz tādu, blogu rakstīšanu, Instagrama veidošanu, un tas, tā kā tas digital creator viņa riktīgs ir. Ļoti, ļoti skaistas bildes viņa liek iekšā. Un viņa ir precējusies arī ar kādu Latvijā zināmu hokeistu. Tad mums būs viese, kas brauca principā sevi meklēt plašajā pasaulē. Un tad viņa, mīlestības vadīta tajā plašajā pasaulē arī palika. Un interesanti ir tas, ka viņa dzīvo ļoti tālu, tā no Latvijas runājot, arī man no Anglijas, jo ar cilvēkiem, kas dzīvo tā kā viss tālāk, nav vienkārši sabīdīt tos laikus, lai ierakstītu epizodi, jo tas nozīmē, ka kādam ir jāceļās agrāk, vai kādam ir jāiet gulēt vēlāk, jo bieži vien tā laika starpība ir tāda crazy. Un, jā, šajā gadījumā meitene dzīvo Austrālijā. Tā kā, who is that? Tad mums ir epizode ar kādu sportistu, vīrieti, ļoti, tādu pamatīgu cīnītāju. Gan tieši, gan netieši, jo, jā, viņš iet pāri kalniem, pāri grēdām un tikai sasniedz un nenormāli arī iedvesmo gan mani. Man tiešām viņš uzpumpē, kad es dzirdu viņa balsi un kad es ar viņu runāju. Un es jūtu, ka viņam pašam ir iekšā tāds jā, un tā enerģija un tā sajūta ir tāda, ka wow, ka ar tādu cilvēku tev tiešām gribās tik pa laikam ierakstīt šādu epizodi un dot citiem. Un es domāju, ka viņam arī sagādā prieku varbūt tik pa laikam padalīties
ar to savu dzīvi un uz kurienu viņš iet, bet jā, viņš ir noteikti tāds ļoti, ļoti labs piemērs pirmajiem latvietim uz mēnesi. Un tādu varbūt vēl kādu mēs varētu nosaukt. Nenosaukt, mistērijai iedot. Mums tad ir īstenībā jaunāks cilvēks. Tad jauneklīga varbūt jāsaka drīzāk, dāma. Un varbūt tā kā no pirmā acu uzmetiena liksies, ka, ko tu tur tas jaunais cilvēks, bet meitene ar nenormālākiem apgriezieniem. Un arī viņa īstenībā ļoti daudz ko jau savā dzīvē sasniegusi, būdama tik jauna. Un viņa turpina iet, un viņa nebaidās, un viņa arī labprāt iet un izmēģina daudz tā kā jaunu savā dzīvē. Un kas man likās interesanti, un noteikti tāds varbūt piemērs, ko mēs visi varētu paņemt, ka tad, kad cilvēks iet savu dzīves ceļu ar atvērtu sirdi, tik tiešām atvērtu un labprāt uzņem tādu. Protams, ka viņa filtrē, viņa jau skatās, kas ir tas labais, kas nāk iekšā, kas ir sliktais. Gluži jau mēs neteiksim jā vārdu jebkuram pretim nākošajam cilvēkam vai visām iespējām, bet pa lielam, ja ir iespēja, kas viņa tā kā kņudina nedaudz sirdi, viņa saka jā, kas jādara, tālāk, ok, super. Un tā enerģija, kas ir viņā iekšā, ir nenormālīgi kruta, nenormālīgi laba. Un patiesībā es biju iedomājusies to epizodu ierakstīt ar nedaudz īsāku, jo man nezinu, kāpēc likās, ka es tā kā aptuveni nojaušu, kas viņa ir, ar ko viņa nodarbojās, un ka mēs par šiem viņas sasniegumiem arī parunāsim. Bet beigās saruna izvērtās tāda pagarāka, bet es domāju, ka ļoti daudz cilvēku izbaudīs, jo ļoti sirsnīgas sarunas, man likās, ka esmu kaut kādā Sex and the City epizodē nonākusi ar viņu, ka man ir, mēs runājam tā, ka tur nebija filtra, ja mēs runājam par visu. Un tas man likās kaut kas tāds arī jauns un unikāls manam podkāstam, ka šeit būs epizode, kur mēs runāsim par pilnīgi visu. Par mīlestību, par seksu, par ēdienu, par sasniegumiem, par pasauli, par Latviju. Un man tas ļoti patikās. Tā kā, jā, būs riktīgi forši. Tā kā tā. Es domāju, ka ar šo es arī noslēgšu un tālākos viesus mēs jau saskatīsim un sadzirdēsim bišķīt vēlāk. Bet jā, liels paldies, ka esat kopā ar manīm. Prieks, ka klausaties un turpināt klausīties. Un jā, ja tev ir kādi jautājumi, droši uzdod. Bet tiekamies pavisam drīz jau pirmajā epizodē kopā ar pirmo latviešu mēnesi. Tā kā jā. Čau!